Tā, dargie draugi, šodien jau 4. oktobris. Mēs jau joprojām ņemamies ar ieziemošanu. Vienvārds sakot, šodien noņēmām pretvaratozes plāksnes. Šodien noņēmām magazīnas, kuras bijām uzlikuši aizīties. Faktiski ir beidzamais, ko vajag izdarīt, uzlikt siltinājumus, bet pārcensties nevajag. Ja ir, var uzlikt šādus standarta spilvenus un neko vairāk. Bet man vēl spilveni. Pēdējais 1000 viņiem iet, bet nu kaut kur jāliek. Pavisam nelielu pakojumiņu. Pot no dīvana šādu vojloku uzliek un pilnīgi pietiek. 40 grādiem. Rekord. Skaists pakojums, jā? Viss pilnīgi pietiek. Priekš 40 grādiem, mīnus 40 grādiem jūs, protams, neko nenopakosiet. Vienīgi jūs izdarīsiet ar to pakošanu, redz, cik skaisti uzpakots. Ar to pakošanu tikai sliktu, jums būs lielāks siltums un ātrāk saime sāks perot. Šitāds virsū. Viss, vairāk neko. Saime ātrāk sāks perot. Un tas nav vajadzīgs. Patiesībā pavasarī, ja tas notiek vēlāk, tad tas ir labāk. Nedod Dievs, tas notiek jau decembrī. Tā ir bijis. Un tad sāk sali, un tad tie pēri iet bojā, un viss pārējais. Tātad šeit iekšā ir saime, redzam, jā? Te laikam ir 8 rāmīši. Šitajās pusēs es neko nelieku, pilnīgi neko. Un virsū uzlieku plānu, pakojumu kārtu un jumtu. Viss, vairāk neko. Nevajag tur sānā salikt tagad putuplastus, tas viss sutīs, neventilēsies, būs slapjums, būs pelējums un saimes var aiziet bojā. Šeit atkal redzam tieši to pašu. Šitas paņemsim mājā. Šeit mēs atkal redzam tieši to pašu. Reku ir bites iekšā, vai viņš tur ir. Maliņas ir tukšas. Uzliekam virsū pakojumu. Bet nepastījāmies, kas tur apakšā darās. Tā, tagad parādīsim šito. Es vēl joprojām sviežu medu. Vēl šodien sviedīšu. Nu, un te mēs uzlikām, lai mums mazliet, viņi bija uzlikt uz šitās saimes, lai mums mazliet, kā teikt, iztīra tos rāmjus. Bet nu jau ir stipri vēls. Reko, ka viss kārtībā, ja? Nu jau ir atkal stipri vēls. Līdz ar to, kas man tagad mājās ir neizlaizīts, to es likšu glabāties un vairāk nelikšu virsū. Šeit bija kas? Šeit bija bites pienākušas no tās apakšas. Augšā. Tas laikam vēlāk jādos pakaļ. Šeit bija bites pienākušas augšā. Sanākušas, virs liktas bija uznākušas te augšā dzīvoja. Bet tas nav labi, tur nav barības. Tā. Stāstīt. Te ir man kaut kas interesants izveidojies. Proti. Es saprotu, ka man te ir arī māte. Bet
Apakšā arī māte. Jā, te visi peroski. Apakšā arī māte. Es nezinu, ko tas tagad nozīmē. Pagaidi. Ja tas tā tiešām ir, tad es šitā uzlikšu vēl vienu šito un pastīšos, kas notiek. Pafilmēt te. Te ir magazīnas rāmi, te ir šķirsiets, jā. Un apakšā ir vēl viena māte. Ko tagad darīt? Es īstenībā nezinu, kā abas mātes savākt. Tā, te ir elementāra. Iebarota. Šitie ir tie saucamie atdalījumi, atceraties, kurus mēs taisījām. Ja? Te ir pilns medu pienests. Te mēs aiztaisam ciet. Tātad tā. Parādīšu. Un kaut ko parādīs. Tā, veikli šito. Ja, šeit mēs redzam, mums ir bites virsū. Un barošanai uzlikts korpusu mēs ņemam. Mēs pa tur tā vēl aksniņu ņemam ārā. Jā. Sīvās man kabatā. Man te vēl sēdziņas vajadzētu sadabūt, sašūt. Es pagaidām uzlikšu šitā virsū. Tā, un vēl mums ir šāda paraugas roka. Un šeit jūs redzat putuplasts. Putuplastā viss ir siltāk. Sieta grīda. Liksim tur parāda sieta grīda. Liksim tur iešauksim bišķi vēlāk tur šitos tādus finierīšus. Dzin iekšā viņus. Un liekam visu bez kā šos te ordinālos jumtus. Čā. Visu. Visjā. Ar šo mēs arī uzskatīsim, ka ziemošanas darbi ir pabeigti. Vēl ir jāsviež drusku medus. Vēl ir jānorealizē medus, bet par to tad sīkāk vēlāk. Dienas.